Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Tūkstošiem lauksaimnieku šodien Varšavas centrā protestēja pret Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku un lētas pārtikas importu no Ukrainas. Grieķijas galvaspilsētā šodien taksometru vadītāji sāka 48 stundu streiku, bet rīt visā Grieķijā taisās streikot valsts sektorā strādājošie. Atēnu taksometru šoferus pārstāvošā arotbiedrība prasa samazināt nodokļus, piekļuvi autobusu joslām un stingrāku kopbraukšanas pakalpojumu regulējumu no valsts puses. Parīzē vairāk nekā 20 valstu augstākās amatpersonas vakar apsprieda iespējas palielināt palīdzību Ukrainai. Francijas prezidenta Emmanuela Makrona vakardienas preses konference Parīzē, kurā viņš paziņoja par jauniem soļiem Ukrainas atbalstam, pat neizslēdzot rietumu valstu sauszemes spēku nosūtīšanu, lai sasniegtu Eiropas mērķi sakaut Maskavu, izraisīja zināmu rezonanci Eiropā. Vācijas kanclers Olafs Šolts šodien ideju par Eiropas vai NATO valstu karavīru sūtīšanu uz Ukrainu noraidīja. Arī Polija un Čehija šodien paziņoja, ka neplāno sūtīt karavīrus uz Ukrainu, to pašu tikai jau attiecībā uz NATO karaspēku sūtīšanu uz Ukrainu ziņu aģentūrai AP uzsvera arī alianses ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Daugavas ūdens līmenis Daugavpilī bija sasniedzis 5,85 metrus virs stacijas nulles atzīmes, un tie ir tikai 15 centimetri līdz dzeltenajam drošības brīdinājuma līmenim. Ūdens līmeņa svārstības saistītas ar intensīvo ledus vižņu iešanu Daugavā. Savukārt ledus sastrēgums pie Pļaviņām šodien izkustējies, un līdz ar to ūdens līmenis arī Daugavā pie Jēkabpils varētu kristies. Nacionālie bruņotie spēki aicina pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursam, kas dod iespēju rezervistam Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 50 gadiem bez militārās sagatavotības brīvprātīgi apgūt dienestam rezervē noteikto militāro pamatapmācību. Šogad tas tiks organizēts 3 nedēļu garumā, no 27. jūlija līdz 17. augustam. Pieteikties var līdz 1. jūnijam platformā kļustikaravīrs.lv. Apmācības laikā rezervistiem nodrošinās dzīvojamo telpu kazarmā vai teltī, ēdināšanu vai karavīra uzturdevu par 14 eiro dienā, formas tērpu, ekipējumu un inventāru, un par katru militāro mācību dienu maksās kompensāciju 41,75 eiro apmērā. Valdība šodien lēma pārdalīt 4,6 miljonus eiro latviešu valodas mācību nodrošināšanai Ukrainas iedzīvotājiem, kuri uzturas Latvijā. Finansējums tiks piešķirts Sabiedrības integrācijas fondam. Pagājušā gada projektu konkursā šādā veidā bija noslēgta līgumi ar 26 organizācijām visos Latvijas reģionos. Kursus apmeklēja gandrīz 6000 ukraiņu, apmācības dažādos valodas apguves līmeņos pabeidza 65%. Ceļu satiksmes drošības direkcija ziņo, ka iepriekš neplānotu papildus būvdarbu dēļ Daugavpils tehniskās apskates stacijas kravas līnijas rekonstrukcijas darbi ieilgs līdz 17. martam, un līnija darbu reāli atsāks 18. martā. Gadījumā, ja transporta līdzekļa ar pilnu masu virs 3,5 tonnām tehniskās apskates termiņš beidzas līdz 17. martam, CSDD aicina klientus izmantot Daugavpilī tuvākās tehniskās apskates stacijas Jēkabpilī un Rēzeknē. Daugavpilī šodien norisinājās diskusija, nojaucot mūrus vārda brīvība kā kopīga vērtība. To rīkoja Rīgas Stradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultāte, Daugavpils Marka Rotko muzejs un Mediju daudzveidības institūts no Lielbritānijas. Šī diskusija bija daļa no projekta Media.com, kura laikā 17 Eiropas valstu pētnieki strādāja pie jauna diagnostikas instrumenta izstrādes. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tiks sagatavots un drīzumā virzīts izskatīšanai valdībā likumprojekts par Rēzeknes domes atlaišanu. Valdība šo likumprojektu varētu skatīt nākamajā vai aiznākamajā nedēļā, bet pēc tam virzīt gala lēmuma pieņemšanai Saeimā. Pagaidām tiek vērtētas 2 turpmākās situācijas risināšanas iespējas – uzticēt Rēzeknes vadību ieceltai administrācijai līdz pašvaldību vēlēšanām vai arī rīkot ārkārtas vēlēšanas. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība šogad turpinās atbalstīt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu un piegulošo teritoriju labiekārtošanu. Šim mērķim šogad pašvaldības budžetā paredzēti 856 000 eiro mājām, kas jau iepriekš pieteikušās dalībai programmās un iekļautas pašvaldības reģistrā. Plašāka informācija atrodama pašvaldības portālā. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Radio